noteikumus, lai iekļautos ceļu satiksmē. Tā skaitā to, ka nav nepieciešama vadītāja apliecība un arī automašīnai nav nepieciešami nekādi dokumenti. Audī spēkratu likumsarga ekipāža pamanīja Lāčplēša ielā. Tā kā aizmugurējā numurzīme automašīnai nebija atbilstoša, policijas darbinieki aicināja šoferi piestāt malā, lai pārliecinātos, kas par lietu. Transporta līdzeklis apstājās, bet tā vadītāja jebkāda veida dokumentus atteicās uzrādīt. Uzrādiet man savu vadītāju apliecību. Es jums lūdzu paskaidroju, ka jūs esat satikuši dzīvokli, kas ir atrodas ārpus jūsu jurisdikcijas. Mana mašīna ir atzīmēta ar konkrētiem apzīmējumiem, un es neatiecos uz jūsu jurisdikciju, un vispār ne uz vienu jurisdikciju, ne Latvijas valstī, ne arī vispār. Un kā es to uzskatu, tas nesaprotu. Jo atrodoties Latvijas Republikā, jums jāievaro likumiem, kur ir Latvijas izslēdziet zinēju to brīdi. Noslēpiet mašīnā. Kur ir lūdzu Latvijas Republika? Jā, Latvijas Republikas esošā teritorija ir pastāvošie likumi. Kāds bija pamatojums? Uz doto brīdi ceļu satiksmes likums un ceļu satiksmes noteikumi paredz to, ka visiem transporta līdzekļiem jābūt uzstādītām divām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Bet ir mašīna apzīmēta. Jā, līdz ar ko viņa neatbilst mašīnām, kuram... Šī mašīna ir kopā ar mani, ar kuru pārvietojās dzīva būtne, kura ir vienkārši viņai ir nepieciešama. Lai sauc valstnieku sarīzreiz šeit, un ātrā palīdzība arī. Autovadītāji uzrādīja ar roku rakstītu baltu papīra lapu par automašīnas it kā pārdošanu vai nodošanu sievietes īpašumā. Viņas prāt likumi, ar kuriem var iepazīties interneta vidē, ir tikai informatīvi, un viņa vadās pēc bukleta, ko vadā visur līdzi. Man ir sagatavots oriģināls dokuments, kad es esmu dzīva būtne, ar kuru jūs neredzu kā policistu. Jūs man arī stāvat pretī kā tāda pati dzīva būtne. No jā, es esmu policijas amatpersona, kuram stādījās priekšā, pamatoties to, ka jūs esat viskajā parkā. Kāda maska? Vienkārši maska, kaut kāds tērps. Varbūt, bet mēs jau varam stāvēt kādu mēs gribam. No to brīdī jūs esat administratīvo pārkāpumu. Jau 2002. gadā visas publiskās personas tika apklāstas. Jūs vienkārši neesat informēts. Man jau nav jātērē savs laiks, lai jūs informētu par to, kas ir augšā Vatikānā pieņemts, kas ir augšā citur pieņemts. Mēs vienkārši, jūs dzīvojat pēc vecajām programmām, kuras vienkārši ir, jūs esat viņas tādas pieņēmuši. Kamēr tika gaidīti valsts policijas darbinieki, likumsargs tika iepazīstināts tuvāk ar sievietes līdzpaņemto bukletu. Ar šo es pārtraucu, izbeidzu un aizliedzu jebkāda veida rastus un citas sleptās pavercināšanas, pazemošanas un pakļaušanai izdomātās metodas, kas ar krāpšanu, viltu un vardarbību ir uzspiestas mūsu dzīvajiem ķermenim.